Teiksim, attiecībā par to manu Maskavas laika posmu, es biju viens no normāliem studentiem, un tur daudzi bija izcilāki par mani. Un arī pirmajā vidusskolā, arī mūsu klasē bija īsti ģēniji matemātikas. Ja? Un, kā jau es sacīju, man neviena tāda dāvana, kas raksturīga ģēnijiem, nepiemīt nevienā no jomām. Bet tieši tas, ka es studēju medicīnas institūtā un Maskavā un mūs gatavoja zinātnē, un tā ir īpaša pieeja lietām. Ja, tā ir ticība tikai pārbaudāmām un pārbaudītām lietām tikai tad, kad tu esi iegūst pierādījumus, ka tā tas ir. Tā ir faktiski attieksme pret dzīvi, tas ir pasaules uztveres moments. Un tas, ka es pēc tam sāku strādāt Latvijā zinātnē, un tas, kad es uzvarēju tajā konkursā no 3500 cilvēku, tiku starp tiem 35, kas par kādu beigās aizbrauca uz Vāciju, un tas, ka es tur sabiju un reāli tiku trenēts biznesam 14 mēnešus, un tas, kad es atgriezos Latvijā, un Latvija jau bija brīva, un tas, ka Latvijā vairāk zinātne nevienam nebija vajadzīga, bet es biju uztrenēts jau biznesam, un tas, ka es pēc tam biju spiests pabeigt vēl Rīgas medicīnas akadēmiju farmācijas fakultāti, un tas, ka es biju spiests pārdot visas savas aptiekas. Un tas viss noveda pie tā, ka es ieguldīju līdzekļus iegūtos savā novadā, kurā es izaugu kokneses, un sāku nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecību lielā mērogā un ar pārtikas ražošanu. Viss tas kopā dod man tādu absolūti skaidru priekšstatu par to, ka mēs ejam nepareizu ceļu. Es kā ārsts, kā farmaceits saprotu, ka mūsu bērni celtniecības materiālu savam organismam, kas viņam nepieciešams augot, var uzņemt tikai ar barību. Un ka visas tās vielas, kas piedalās neiroķīmiskajos procesos smadzeņu darbībā, tās visas tiek uzņemtas ar barību. Viņas arī tiek sintezētas organismā, bet daudzas ļoti aktīvas tiek uzņemtas ar barību. Un ka tas nav tas, pie kā mēs esam evolūcijas gaitā pieraduši. Un tātad šī zinātniskā pieeja ar zināšanām šajā jomā un praktiskā lieta ražot pārtiku. Man ir ne tikai briežu ferma, man ir arī ļoti moderns, lai arī maziņš gaļas pārstrādes uzņēmums. Un šī vēlme ražot veselīgu pārtiku tieši priekš saviem bērniem un saviem mazbērniem, viņa faktiski kopumā tas mikslis rada to atziņu, ka mēs ejam nepareizi ceļu. Un ka ir kaut kas jādara un ir kaut kas jāmaina, bet mēs vēl to varam izdarīt. Citās valstīs tas vairs nav iespējams. Un Latvija kā zaļākā valsts vēl ir spējīga saražot priekš pašu tautas un arī priekš visas Eiropas pārtiku ar vislielāko pievienoto vērtību, proti ekoloģisko pārtiku. Un tas, ko es gribu izdarīt, es saredzu to iespēju, ka mēs varam dot bērniem to labāko, ir jāpārstāj dot tas vislētākais. Un es gribu kļūt par Rīgas mēru, nevis vienkārši par Rīgas mēru, es gribu kļūt par labāko Rīgas mēru, kāds līdz šim vienmēr ir bijis. Armistets man ir uzlicis ļoti augstu to latiņu, bet es viņu pārspēšu.